pirmo reizi, kad mēs atbraucam uz Norvēģiju pie partneriem bija universitātē, mēs ievērojam to, ka viņi vispār elektrību nedzēs ārā. Mēs vienkārši skatāmies, apgaismojums ir, viņi iet ārā, viņiem vispār nav tāda instinkta izslēgt elektrību un apgaismojumu samazināt, kaut vai samazināt. Un tas mums tā kā šokēja, mēs zinājām, ka, ja grib tāpīt enerģiju, tad pirmais ir neatstāja ieslēgt apgaismojumu. Un viņi paskaidroja, mums elektroenerģija, tad, kad viņi nav kur likt, tad mēs gandrīz vai palīdzam viņu notērēt. Un tad mēs skatāmies uz to, ka mēs ejam uz atjaunojumu energoresursiem, un mēs ejam uz vēju un sauli. Un faktiski tagad mums ir palicis jau optimizācijas uzdevums. Padomājam paši, vai mēs spiežam visus samazināt enerģijas patēriņu, vai mēs ražojam to enerģiju daudz lētāk un efektīvāk. Nevaram mēs neko ar tām ēkām. Mēs nevaram, tāpēc, ka ir tādas ēkas, kas tērē ļoti daudz, un vienalga viņas nesiltināsies. Bet varbūt, ka mēs pagriežam to tajā virzienā, ka ir enerģijas patēriņš augsts, bet ja tas ir atjaunojamais resurs, tad mēs pat nevaram teikt, ka mēs esam izšķērdīgi. Viens no nākotnes virzieniem ir, ka elektroenerģija efektīva izmantošana siltuma ražošanai, tas varētu būt... Un mazāk cepties pa tām mājām, kuras nevar nosiltināt. Ja tas ir neracionāli, ja mēs nevaram neko izdarīt, ja mēs ejam uz kaut kādām miljārdiem, mēs rēķinam par miljārdiem, ka mums ir jātērē māju siltināšanai. Tas ir tas, kam ir jābūt diskusijai par šo te.